gribās man šodien ar tevim tā ļoti īsi paprasīt konsultāciju, teikšu tev tā. Man ļoti daudz cilvēku jautā. Mēs esam abas divas, kas skatās uz bitkoina pusi, tātad, ja es runu par kriptovalūtām, ja, es uzskatu, ka tā ir dotā momentā dārgākā nauda pasaulē, bet ļoti daudz cilvēku pašlaik vismaz Latvijā ir pievērsušies tātad tonam, tā saucamajam telegramma kriptovalūtai, ja? Un tu kā ar lielu pieredzi, vai tu man vari īsā laikā parādīt šo atšķirību, ja? Kurš tad no viņiem tomēr kotējās un ar kuru ir izdevīgāk pelnīt naudu tieši? Jā, Sārma, piekrītu, jā, tā kā esmu jau no 2017. gada šajā te kripto tēmā iekšā, ja, protams, ka tirgus šobrīd piedāvā milzīgu klāstu, dažādas jaunās monētas un akcijas, ja, un īstenībā, ja mēs paņemam kaut vai mājaslapu CoinMarketCap, ja, tad tur, kaut kur 90% droši vien ir monētas, kurām nekas nav apakšā, ja. Runājot konkrēti par tonu, jā, piekrītu, tā ir Telegramas akcija, ja, iespējams, ka viņa kaut kur tuvākajos 3, 4, 5 gados kāps, ja, prognozes ir dažādas, bet es tev konkrēti gribu ar faktu parādīt, kāpēc tomēr ir izdevīgi pelnīt pašu dārgāko, var teikt, kriptovalūtu šobrīd pasaulē, bitkoinu, ja, tātad, pavērosim grafiku, bitkoina grafiku gada laikā, teiksim, CoinMarketCap, un grafiku tonam, ja, kas ir noticis gada laikā, un kāpēc konkrēti mēs šobrīd esam izvēlējušās projektu, kurā mēs varam nopelnīt ar nelielām naudiņām, ja, sākot veselu bitkoinu, ja, jo pēdējās nedēļas, pēdējās dienas rāda tieši to, ka partneri, kuri ir sapratuši, kuri ir sākuši darboties, tātad pelna šo te pašu vērtīgāko kriptovalūtu. Atvēršu ekrānu demonstrācijai, tātad CoinMarketCap, jā, tātad ekrāns ir redzams. Redzam. Tātad mēs vērojam, jā, šobrīd, protams, kad ir milzīgs kāpums pēdējā mēneša laikā, it sevišķi, jā, paņemsim pat pēdējās 7 dienas, jā, tātad 7 dienu laikā no 34,000 eiro, jā, tātad, faktiski uz doto brīdi, uz šo brīdi, jā, tātad bitkoins ir uzkāpis pāri pa 40,000, jā, bija pat moments, kad gandrīz 41,000, jā, un konkrēti ir prognozes, kad pat līdz šī gada beigām varētu būt kāpums kaut kur ap 60,000. Faktiski tāda pieredze jau ir, runājot konkrēti par bitkoinu, ja, un tā kā nākošais gada aprīlī ir bitkoina halvings, ja, tātad, faktiski prognozes ir dažādas. Bet salīdzinoši paņemsim kaut to vienu gadu. Tie, kas vēl domā, ja, tātad gadu atpakaļ jūs redzat šeit gada grafiku, ja, tātad, nepilni 16,000 eiro, ja. Tātad faktiski tie jau būtu gandrīz 3x, ja mēs vienkārši gadu atpakaļ būtu nopirkuši kaut kādu satošu daudzumu, ja, pat ne veselu bitkoinu, gandrīz 3x, ja. Tad salīdzinoši, ja, kāpēc runājot par pašu tonu, ja, es nesaku, ka tas ir slikti vai labi, tā ir šobrīd, var teikt, attīstītākā Messenger Telegramas akcija, ja, tātad tons, daudz varbūt pat nav dzirdējuši, ja, tātad pameklēsim tonkoinu, tonkoins. Kā jau tu teici, šobrīd ir vesela tāda, var teikt, organizācija, kura fano par toniem, ja. Protams, kad tonu turēt portfelī, tas ir labi, ja, jo, es domāju, ka viņam būs kāpums, jo faktiski jau lielākā vai mazākā mērā arī visas monētas seko līdzi, var teikt, visu kriptovalūtu tētim bitkoinam, ja. Tātad šeit mēs redzam, ka, dienas grafiks no 2 eiro, gandrīz 20, ja, tons šobrīd ir nokritis drusciņu uz leju 2,10 eiro, ja. Protams, ka arī šeit
strādājot, veidojot organizāciju, var nopelnīt. Ja? Ir, nu, teiksim, konkrēti projekti, kuros var pelnīt tonu, ja? Bet es paņemšu gada grafiku salīdzinājumam, ja? Tātad ar Bitcoinu, kāds ir tona šobrīd kāpums viena gada laikā. Ja? Tātad, nu, faktiski mēs redzam, ka gadu atpakaļ šī pašā periodā, kaut kur decembra vidus, ja? Tātad tons maksāja toncoins 2,37 eiro. Un, protams, bija kritumi un kāpumi, ja, tā tad pats lētākais tons, ko varēja nopirkt savā ielikt portfelī, bija drusciņi pāri pa 1 eiro, ja, tā tad tas bija šī gada augusts, un, nu, šobrīd tons ir atkal plus mīnus sasniedzis iepriekšējā gada kursu. Ja, tātad mēs redzam šobrīd, nu, augstākā tona cena kaut kur sasniedz, nu, apmēram gandrīz 2,40, 2,37. Tātad, nu, katrs, protams, pieņem pats sev lēmumu, ar ko viņš grib nodarboties un kāpēc. Ja? Bet, nu, es teikšu tā, ka neviens neapstrīdēs to, ka Bitcoins ir pati vērtīgākā nauda, ja? Tā tad viņa tiek ražota, viņa tiešām tiek ražota, ja viņā tiek tērēta enerģija, un faktiski, nu, Bitcoins vairāk vai mazāk tā ir laba investīcija, tā ir akcija. Un kāpēc gan nenopelnīt Bitcoinu, ja? Tātad mēs šobrīd veidojam organizāciju, sākot jau ar 0,0006 satošiem, kas šobrīd pēc Bitcoina kursa ir aptuveni plus mīnus 25 eiro, ja tātad drusciņi jārēķinās ar transakciju cenu. Nopirkt viņu var ik viens ieejot, kam ir šobrīd Telegrammas profils, ja tātad katram ir savs personīgais maciņš. Telegrama tiešām tas ir pats attīstītākais meseņš šobrīd, kam ir savu maksāšanas sistēma, ja tātad birža. Nu, to var izdarīt tik viens dažu minūšu laikā, izmantojot savu Visa Mastercard. Ja? Nu, īsumā tas ir tas, ko es gribēju tev parādīt, ja? Tātad salīdzinoši, jo mūsu projektā sākot ar mazām naudiņām var nopelnīt runājot, teiksim, jau par Bitcoinu, ja? Sākot ar 6 x-iem, ja? Tātad 6, 7, 13 x, ja? Tātad, nu, runājot par investīciju kompānijām, kur tev sola procentu dienā, ja, nu, cik ilgam laikam ir jāpaiet, lai tu, piemēram, atgūtu savu investīciju atpakaļ un tad vēl kaut ko sāktu pelnīt. Ja, tātad šeit mēs runājam par nelielu investīciju, kura dod mums pie attiecīgām, kā saka, darbībām jau uzreiz sākumā 7 x-us. Tā kā Sarma, tas ko es gribēju šodien pastāstīt. Jā, ļoti pozitīva noci, jo es vienkārši varu padalīties ar savu pieredzi. Zini, apmēram gadu atpakaļ es teicu tā, nerādiet man Bitcoinu, nestāstiet man par Bitcoinu, man ar Bitcoinu ir ļoti slikta pieredze. Tieši tāda, kad Bitcoins maksāja 60,000, tad es pazaudēju gandrīz 2 bitcoinus, jo bija viens projekts, arī interesants projekts, un puiši izdomāja, kāpēc viņiem dalīties. Mums ir pieredze diezgan liela, un, protams, tas projekts aizvērās un nauda visiem pazuda, vai ne? Un bija ļoti sāpīgi, jo tādā mirklī bija visaugstākais punkts, kāds vispār bija iespējams bitcoinam, ja? Tad dotā momentā, lai cik tas nebūtu interesanti, vai nu tas ir dieva pirksts, vai manējais, grūti pateikt, ja? Bet es esmu atgriezusies pie šī bitcoina, un tiešām, tā kā Valde teica, ar mazu investīciju, es tagad skatos, kad man ir tikai viens solis, lai es dabūtu atpakaļ to, ko pirms gadiem, tā kā varētu teikt, pazaudēt. Tā kā arī tie, kuriem ir šī negatīvā pieredze, jebkurā projektā, nevajag viņu vienmēr turēt sevī, vienkārši sperat soli un turpinat un darat, jo tehnoloģijas attīstās. Un līdz ar to ir daudz jaunas iespējas, kurās tiešām var ļoti labi nopelnīt no mājas, tad, kad jums gribās, tad, kad jūs esat izgulējies, kad jūs labi jūtaties, ja, un darat to, kas jums patīk, jebkurā gadījumā, ja, tā kā, jā, ar to es domāju, ka arī šodien beigsim, Valde, ja.
Un Nu, lai visiem izdodās. Katram novēlam priecīgus, gaišus Ziemassvētku laiku. Jā, tātad mums šobrīd ir arī bonus, ko mēs piedāvājam tiem cilvēkiem, kuri nolem pelnīt bitcoinu. Jā, tātad iespējas atradīsiet zem šī te video. Lai veicās un līdz nākošai reizei, tātad zem video ir izmainīt savu finansiālo situāciju. Čau, čau, atā. Labi, paldies tev par labo informāciju. Labi, atā.